Mani sauc Lilija. Darba dzīve aizvadīta skolā, kā skolotājai. Esmu seniors. Tas ir darbs ar latviešu valodas apguvi Ukraiņiem. Pārtraucot darba, spraigo darba ikdienu. Vienu brīdi bija ļoti, ļoti jauki, brīvi. Varu darīt, ko gribu. Bet tad tā kā sāka pietrūkt, varbūt cilvēku, komunikācijas, sabiedrības. Un tā esmu iesaistījusies arī šādā vidē. Noteikti iesākās kāds cits darba ritms, mazlietiņi savi pienākumi. Tā ir iepazīšanās ar cilvēkiem, kurus līdz šim nezināju. Tā ir iepazīšanās arī ar likteņiem, kuri šai laikā ir tīpaši būtu svarīgi apzināt. Tā ir tāda sajūta, ka es kaut ko arī šai sarežģītajā laikā kaut ko varu dot, kaut ko varu darīt. Sākot pašnodarbinātā pieredzi, visgrūtākais izaicinājums bija tā grāmatvedība, pati tā pašnodarbinātā reģistrēšanās. Bet šeit bija ļoti jauki tas, kā projekts deva iespēju sadarbībā ar mentoru. Un 4 mēneši šajā pašnodarbinātā pieredzē esi kopā ar mentoru. Un man ļoti paveicās, un man ir tāda enerģiska, uzņēmīga, atbalstoša. Liekas, ka tā dzīve tāda ļoti atkal ar skaistiem jauniem izaicinājumiem. Tāda bija mana mentore arī vārdā Lilija. Un līdz ar to tāda drošības sajūta bija. Vai par nākotni man jau patīk tas Vidusdaugavas NVO. Viens sauklis dzīve ir šodien. Daudz neko uz priekšu tādā darbībā neplānoju. Bet ja man vajadzētu novērtēt šo savu pieredzi, ir to vērts pamēģināt, pārbaudīt, ko varu, ko nevaru. Uzņēmējdarbība tāpat kā jebkura tāda cita joma, kurā līdz šim neesi varbūt guvis kādu pieredzi, kas ir kaut kas pilnīgi svešs. Var pamēģināt, viena iespēja pamēģināšanai.